Paturpināsim par nākošajām 3 zīmēm. Tātad svari. Ja mēs runājam par svariem, tad ir kaut kas atkal līdzīgs kā auniem, jo auns ar svariem ir pretējā zodieka zīme, kas arī bieži dzīvē ir kopā. Auni ar svariem, kā mēs vienmēr zinām, pārī. Bet par cik auna pirmajai dekādei, tad arī svaru pirmajai dekādei varētu būt diezgan sarežģīts laiks. Ik pa laikam šajā 25. gadā var būt kaut kādi pārbaudījumi, kaut kādi uzdevumi jārisina, kaut kāds nopietnāks laiks, jo Saturns veidos opozīciju pret svaru pirmo dekādi. Turpat arī atradīsies Neptūns un karmas mēzgls, un pavasarī martā vēl pievienosies Merkūrs un Venēra retrogrāda. Tāpēc iespējams, ka svariem būs vairāk tēmas jāpārcilā, jāizsver, kā mēs vienmēr sakam, par labu vienam, par labu otram, kaut kādi lēmumi jāpieņem, un varbūt šoreiz tie lēmumi ir tādi, ka no kaut kā varbūt atteikties, kaut ko izlemt, kaut ko samazināt, nevis censties kaut ko vairāk iegūt, jo šajā gadījumā varētu būt labāk mazāk nekā vairāk, vai kā tur tas teiciens, ja? Mazāk ir labāk vai mazāk ir vairāk. Ja? Tas varētu attiekties gan uz svariem, gan uz auniem, gan uz vēžiem, gan uz mežāžiem, ja, šajā gadā, uz visām 4 kardinālajām zīmēm. Finansiālajā ziņā tā kā viss ir labi, vēl joprojām gan 24. gadā, gan 25. gada pirmā puse šķiet finansiāli labvēlīga. Savukārt kaut kur sākot ar jūniju, ar vasaru, finansiālajā ziņā jābūt bišķiņ tā kā jāierobežo sevi, jābūt ekonomiskākiem, finansiālie darījumi varētu neritēt tik labi, kā gribētos. Tāpēc, ja jums ir kaut kas kārtojams ar bankām, ar notāriem vai ar priekšniecību, lūgt tur algas pielikumu vai paši kaut kādu projektiņu aizstāvēt, tad labāk to darīt gada pirmajā pusē, kad jums ir vēl Jupiters labvēlīgs. Kā jau es teicu, svaros ir arī Lilita, šī fiktīvā zīme, tā skars 3. dekādi, sākot no janvāra, februāra, kaut kur dažus mēnešus. Ir šī Lilitas ietekme, tāpēc arī viss ir jāizsver, vai jums to vajag, vai jums to nevajag, vai tā ir falša ideja jūsu galvā, vai tas ir tā pa īstam un pa nopietno, ja? Jā, tad vēl, pirmai dekādei, starp citu, labvēlīgi var risināties mantojuma jautājumi, labvēlīgi var risināties projektu tēmas, vēl pirmajai dekādei tas ir tā kā bonusā no Plutona, kas ir ūdensvīrā un veido labvēlīgu aspektu pret svariņiem. Kas tad vēl? Dažam varbūt arī šis šaubu laiks varētu kaut kādā veidā ietekmēt un pārējo, tā kā es neredzu, ka tur būtu vēl man kaut kas piebilstams. Tālūk, jā, vienīgais varbūt tās rēķinieties ar to, ka 26. un 27. gads svariem būs Saturna opozīcija, līdz ar to enerģētika starp aunu un svariem plūdīs diezgan saspīlēta. Varbūt tāpēc dariet, ko variet, izmantojiet vēl 25. gada labvēlību, lai pēc tam pāris gadiņus varbūt bišķiņ rāmāk dzīvotu, ja? Nākošā zodieka zīme mums ir Skorpions. Skorpions mums pārstāv nevis multiplo krustu, bet ūdens trigonu. Un, kā jau es teicu, ūdens trigonam būs labvēlība no Jupitera. Tātad naudas ziņā, veiksmes ziņā, īpašuma ziņā Skorpioniem tā kā viss ir labi. Bet pat cik Lilita ies pa Skorpionu visu gadu, tad šie kārdinājumi varētu būt varbūt nevietā. Ļoti visu izvērtējiet, kur ieguldīt, kā ieguldīt, kāpēc ieguldīt, jo jūsu atslēgas vārdiņš ir es gribu. Līdz ar to ir jāpadomā, vai viss tas, ko jūs gribiet, vai visu to jums vajag, vai kaut kādus pārāk lielus tēriņus netaisīt, vai mīlestībā kaut ko padaudz nesagrēkot, ja. Un, jā, jo tie vilinājumi var būt ļoti spēcīgi, ja. Pat cik Skorpioniem parasti arī viņu zīmē diezgan, vairākas planētas kā Saule, ja. Katram jau, protams, savādāk pēc individuālā horoskopa, ja.
Jā, bet kopumā tā kā ir ok. Un arī labvēlīgi šobrīd, piemēram, varētu domāt par kaut kādām darba maiņām un finansiāliem ieguldījumiem, tikai visu ļoti, ļoti izplānojiet. Jā. Tātad lielu problēmu, nopietnu problēmu tā kā skorpionam nemana. Ja nu vienīgi pirmās dekādes skorpioni var sajust Plutoniņa ietekmi no ūdensvīra, jo tur ir 90 grādu attālums un Plutons mums ir, kas arī atbild tiešām par kaut kādiem lielākiem projektiem, lielākām naudām, bankām, kredītiem, mantojumiem, ja, tad tur var būt kaut kāds saspīlējums vai arī veselības tēma, ja, kas arī varbūt skorpionam var aktualizēties tuvākā gada laikā. Katram jau no savas problēmiņas, tāpēc nebīstaties arī no tām prognozēm, kuras saku, kur kaut kādi ierobežojumi, ja, labāk uztaisīt ir personīgās kartes un paskatīties, kā jums strādā planētas šajās tuvākā gada laikā. Nākošā zīme mums ir strēlnieks. Strēlniekam šajā gadā vēl tā kā ir jāpārkāpj tādai grūtību un problēmās te. Manu pieredze arī rāda klientu apkalpošanā, ka 4 zīmes šogad bija diezgan izteikti kā mani klienti. Tie bija strelnieki, zivis, dvīņi un jaunavas. Bet strelnieki jau īpaši, kāpēc? Tāpēc, ka strelniekiem parasti viss ir labi. Viņiem problēma vispār nav. Un viņi visu var, viņiem viss sanāk, bet šie pēdējie gadi, pusotra kaut kur un vēl viens gadiņš strelniekiem var būt tāds grūtību laiks, kurās ir viņu smaids uz lupām dažreiz zūd un mazliet drūmāks tas skats uz dzīvi. Tas ir dēļ tā Saturna, kas bija zivīs, jo tur tie 90 grādu attālums pret strelniekiem veido diezgan to sarežģīto asu, tādu asu pozīciju, tāpēc veselības tēma, ierobežojošā tēma, no kaut kā atteikties vairāk, nevis skriet uz priekšu, ja, un vairāk, kā strelniekiem dažreiz arī vēlētos, ja. Bišķiņ piebremzējiet vēl nedaudz sevi, īpaši 3. dekādas strelnieki vēl mierīgi. 1., 2. dekāda jau var sākt uzņemt tempus. Lūk, ja iet runa par finansēm, tad 24. gads varēja būt drusku saspīlēts, un vēl joprojām viņš arī tāds varētu būt, jo Jupiters atrodas 180 grādu pret strēlnieku, tādā asā pozīcijā, ja, pretstāvē. Nu, pamazām viņš aizies uz Vēzi, un jācer, ka arī finansiālās problēmas tā kā sāks risināties, ja, un tād, kad jau Jupiters būs lauvā, tas ir 26. gadā, tad strēlniekiem jau atkal būs pavisam labs periods finansēs un varēsiet plānot kaut ko vairāk un kaut ko lielāku. Nu tātad šīs 3 zīmes mēs būsim izgājuši, vēl atlika mums mežās ūdensvīrs un zivis.